Nu, tā tad bija parasts pēdienas vakars. Es ar saviem draugiem izdomāju aiziet, nedaudz patusēt, gara diena, nogurums, viss tas, gribējās kaut kādu akšanu. Mēs devāmies uz visiem labi zināmo Vecrīgu, iegājām bārā, izvērām pa kokteilim, neko devāmies kaut kur tālāk. Un bija tiešām ļoti labs noskaņojums un viss pārējais. Tas bija ļoti foršs, tiešām superīgs vakars. Izdzēru vēl vienu kokteili uz pusēm ar savu draudzeni. Un it kā viss bija kārtībā. Un aizgāju pie bāra Letas, kuras satiku vēl citus savus pazīstamos. Un pie manis pienāca svešs Džeks. Viņam bija mana vecuma, varbūt nedaudz vecāks. Jā, piedāvāja man izmaksāt šotu. Es domāju, pēc skatu, kā izstāstīts diezgan ok, zolīts, un šo tur kaut ko man nedaudz parunāja. Un, labi, jā, es kaut kā ļoti novērsos tajā momentā, tāpēc, ka es runāju ar tiem draugiem, kurus es biju tikko satikusi. Un izdzēru šotu. It kā viss kārtībā, viss ok, aizgājām tālāk. Un pēdējais, ko es atceros, bija tas, ka es rakstīju vienam no saviem draugiem, ka tiekamies tur un tur. Ka man nav labi, ka man paliek slikti. Un es domāju, ka tas ļoti dīvaini, jo tā alkohola tolerance, neteiksim, ka ir pati augstākā, bet nav arī tik traki. Es pamodos nākošajā dienā pilnībā svešā mājā. Man bija viss, drēbes bija mugurā, viss kārtībā, es gulēju viena pati. Aizgāju uz otru telpu, kas tur bija, un paldies Dievam, man bija, tur sēdēja viens mans draugs, pie kuras vienkārši nekad nebija bijusi ciemos, tāpēc man tā vieta bija sveša. Un es viņam saku to, ka kā es te vispār nokļuvu, kāpēc es šeit esmu, jo tas nebija galīgi plāns. Un tad viņš sāk stāstīt to, ka viņš atnāca uz to vietu, kur mēs sēdējām, un ka es esmu izskatījusies ļoti piedzērsies, un viņam bija tāds labi, tā kā es tevi labāk savākšu, jo tu neizskaties tādu, kas var pafunkcionēt normāli. Un viņš teica to, ka es neesmu varējusi parunāt, salikt teikumus kopā, nevarēju paiet, un man nekad dzīvē tā iepriekš nebija bijis, un es domāju, ka no 2 kokteļiem tas ir diezgan nereāli. Zinot, iepriekšēju pieredzi ar atpūšanos un alkoholiskajiem dzērieniem. Un tad mums kaut kā tas viss salikās kopā, ka iespējams tas viens šots arī bija tas, tā liktenīgais. Jo arī tas, ka nav iepriekš nekad bijis tā, ka pilnībā neko, pat ne mazākos klikabiņus no vakara, tā neatceros. Un jā, arī vēl viens faktors, pēc kā es to sapratu, bija tas, ka man pēc tam vēl kaut kāds 3-4 dienas viss ķermenis trīcēja un bija ļoti slikti un bija tā saucamās pohas, tikai daudz trakākas un daudz ilgāk. Un es arī parunāju ar citām savām draudzenēm, kurām ir bijusi iepriekš tāda pieredze, un tad viņas teica to, ka viņām bija precīzi tas pats, un tad es sapratu to, ka jā, tāda bija, bet es esmu ļoti pateicīga, ka man bija cilvēki, kas man pieskatīja. Un, man liekas, tas arī ejot tursēt ir galvenais, ka tev ir kāds, ar ko tu esi kopā, un ka nevis kaut kur viens pats. Jā. Tāpēc, ka iespējams es baidos no kaut kāda veida kritikas no cilvēkiem, kas man ir pazīstami, jo, manuprāt, daudzi uzskata, ka šī sazāļošana ir pilnīgais bullshits, es atvainojos, un ka tā nekad nenotiek, un kā tas var notikt tieši ar tevi. Bet viņi īsti nesaprot to, ka tas ir tā ļoti bieži parādība, un jā, man kaut kā varbūt ir bail no tās kritikas kaut kādas no tā.
Nu, tas bija no rīta, kad es pamodos un es parunāju ar to savu draugu. Un, mēs kopā sapratām to, ka tam tā nevajadzētu būt pēc tik maza alkohola daudzuma. Jo vakarā es jau neko neatceros. Es tikai atceros to, ka man palika nedaudz slikti un ka es rakstīju saviem cilvēkiem. Es dzēru daudz ūdeni, kas ir, man liekas, arī parasti, ja tās ir tikai pohas. Un es centos vienkārši pēc iespējas vairāk attīrīt savu organismu ar kaut kādiem, vitamīniem, kaut kādiem veselīgāku ēdienu, kaut ko tādu. Bet es pirmā dienu vispār dzēru tikai ūdeni, es vispār neko nevarēju iēst. Man bija tāds sajūta, ka tur viss slikti. Ir tā, ka tajās vietās, kur tas viss notika, apsargi pēc manas pieredzes ir īpaši atsaucīgi. Un es esmu pieredzējusi to, ka viņi pasaka, apmēram, pats piedzēries, pats tiks, tur mājās vai tiks skaidrībā. Tāpēc es domāju, ka nē, ka es drīzāk būtu rakstījusi, lai man kāds brauc pakaļ, vai arī citiem draugiem arī pateikusi to, ka nav labi. Jā. Es nezinu, ja godīgi, es par to pat tajā momentā neiedomājos, un iespējams tā vajadzēja izdarīt, lai noskaidrotu, vai tas nav nekas bīstams. Bet par cik man tās sekas beidzās, tad es kaut kā laikam neredzēju tajā vajadzību. Bet man pat nebija īsti domas tādas galvā to iet un darīt. Es neaizdomājos līdz tam. Manuprāt, ir tā, ka mēs pat varbūt neapzinoties, bet tas notiek ļoti, ļoti bieži. Un es pieļauju to, ka policijai nebūtu īsti aktuāli iet un meklēt to vienu cilvēku, jo man liekas, ka to ir arī ļoti sarežģīti atrast un tā. Un es esmu dzirdējusi stāstus, ka ir dažreiz pat tā, ka bērniņiem samaksā, lai viņi kaut ko tur iepilina. Es nezinu, vai tas tā tiešām ir, tas ir tikai tas, ko es esmu dzirdējis, bet man liekas, ka policijai nebūtu svarīgi ņemties ar vienu cilvēku, kas ir sazāļojas meitiņu, jo tas notiek tik bieži. Un es nekad arī neesmu dzirdējusi nekādus stāstus vai kaut ko tādu, ka policija cenšas atrast kādu. Manā pieredzē, arī dzirdot stāstus, es esmu dzirdējis to tikai par sievietēm, bet es ticu to, ka sievietes arī var būt tikpat nežēlīgas, ja to tā var nosaukt, un tā var notikt arī ar vīriešiem, kāpēc nē. Ja, gan sieviete, gan vīrietis var nogalināt, nozagt vai kaut ko tādu, tad kāpēc lai šo nevarētu izdarīt? Es teiktu, ka par to vajadzētu daudz vairāk runāt, piemēram, arī skolās. Kaut vai jau es teiktu, ka vidusskola būtu laikam tas labākais vecuma posms, kad par to sākt runāt. Man liekas, arī vecākiem par to daudz vairāk vajadzētu runāt. Un arī likt, labi, lai gan reklāmas ir vēl salīdzinoši ok, man liekas, par to ir sevišķi tagad, kad tā visa problēma tiek vairāk aktualizēta. Bet vienkārši par to daudz vairāk runāt. Jo tas ir, to it kā visi zina kā faktu, ka tas var notikt, bet neviens vēl neaizdomājas, ka tas var notikt ar jebkuru. Nav tā, ka tas ir tikai tur kaut kādiem izredzētajiem. Pirmkārt, es vairs neļauju svešiem džekiem, meitenēm vienalga, kam pirkt sev nekādus dzērienus. Pat, ja nav naudas vai kaut kas tāds un gribas kārtīgi izbaudīt to vakarus, es vienmēr pasaku nē. Es daudz vairāk uzmanu savu dzērienu, nekur neatstāju vienu pašu. Un tas pārsvarā arī viss, laikam. Es arī ļoti bieži savām, sevišķi draudzenēm stāstu, kas varbūt to nav, to nezinu, ka tas ir ar mani noticis. Tad tā ir realitāte, tas nav tikai filmās. Jā.
Es teiktu, noteikti to pastāstīt kādam cilvēkam, kuram iespējams ir skaidrāks prāts uz to visu un domāšana. Jo es pieļauju, ka tādās stresa situācijās tu īsti nedomā skaidri, sevišķi tur vēl ir slikti vai kaut kas tāds. Un tad kopā ar šo uzticības personu izdomāt, ko darīt. Es teiktu, ka vajadzētu aiziet uztaisīt tās analīzes, jo tu nekad īsti nevari zināt, kas tev tur tika iemests, iepilināts, nezinu. Un tas varbūt tiešām bīstam veselībai.